Čau! Sestdienā. Jā. Šodien 5. psalms. Un lai tā skan arī kā lūkšana. Rakstīts, ka šī ir lūkšana par Dieva draudzi un pret viltīgiem mācītājiem. Dāvida dziesma dziedātāja vadoniem uz stabulēm. Ak, kungs, klausies uz maniem vārdiem. Ņem vērā manas domas. Samani manas kliekšanas balss, mans ķēniņ un mans Dievs, jo es tevi gribu pielūgt. Rītos, ak, kungs, klausi manu balsi. Rītos gribēs uz tevi sataisīties un skatīties. Jo tu neesi tāds Dievs, kam bezdievība patīk, kas ir ļauns, tas pie tevis nepaliek. Trakotāji nepastāvēs tavu acu priekšā, tu ienīsti visus ļauna darītājus. Tu nomaitā melkuļus, asins vainīgie, un viltnieki tam kungam ir negantība. Bet es iešu tavā namā caur tavu lielo žēlastību. Es pielūgšu tava svētuma mājoklī, tevi bīdamies. Kungs, vadi mani pēc savas taisnības, manu glūnētāju dēļ, dari līdzenu savu ceļu manā priekšā. Jo viņu mutē nav nekādas patiesības, viņu sirdīs ir ļaunums, viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savu mēli tie glauda. Sodi tos, ak, Dievs, lai tie krīt no saviem padomiem. Atstum tos viņu lielos noziegumos, jo tie pret tevi sacēlušies. Bet lai priecājās visi, kas uz tevi cerē mūžīgi, lai tie gavilē, jo tu tos pasargi. Lai līksmojās tevī, kas tavu vārdu mīļo. Jo tu, kungs, svētīs taisno, un tu pušķos ar žēlastību kā ar bruņām. Jā, pateicība tev, Dievs, pateicība tev tās, ka mēs varam meklēt, kas ir tev patīkams, kas ir tas, ko tu mīli, kas ir tas, kas tevi pagodina, un kas ir tas, ko tu ienīsti. Jā, kungs, lūdzu, ka tu ņem vērā, klausies uz mūsu lūkšanām šodien. Jā, tās, kad varbūt kādas lūkšanas ir pilnīgi tāds kā ar tādu kliedzienu. Jā, tās ņem tās vērā, jo mēs vien tevi gribam pielūgt, jo tu esi vienīgais, nav tādu elku. Jā, tu esi vienīgais, kurš ir cienīgs šīs slavas, šīs pielūgsmes. Tā nav nekāda manta šīs pasaules, tas nav neviens cilvēks, tā nav neviena mūziķu grupa. Kas gan ir tāds, ko pielūgtu šīs pasaules, un tie noteikti neesam arī mēs paši. Jā, kungs, rītos klausi mūsu balsi. Jā, Svētais Gars palīdz, ka mēs sataisamies un skatāmies uz tevi. Jā, tās tu neesi tās Dievs, kam patīk bezdievība, ļaunums. Jā, lai tādas lietas stāv tālu no mums. Lai kādi meli, viltības, viss, kas tāds, kas ir negantība tās tavās acīs, lai ir tālu no mūsu sirds, no mūsu prāta, no mūsu dzīves. Tās jāved mūsu tavu namu, jā, lai tava žēlastība mūs pavada, lai mēs varam pielūgt tevi, jā, tavā svētajā mājoklī,
Un lai mums ir viss šīs gudrības sākums, šī bīšanās, kad visgudrākais cilvēks, ka nav vairs tāds tik gudrs cilvēks, tik bagāts bijis kā Salamans, un ka viņš ir teicis, šī ir tā pirmā un šī ir tā lielākā gudrība, ka mēs bīstamies Dievu. Un, lai cik savā tas būtu, bet tajā ir tāda tā kā medicīna, tiešām tas tā kā palīdz, tas tā kā Dievs būtu tā mūs radījis viņu bīties, un tas tā kā, kad es pārdomāju to bīkšanos par Dievu, un kad es klausos par to, un ir sajūta, ka man dvēsele tā kā dziedinās, ka man tā kā miers ritīgi nāk, tad sajūta, ka tas ir ka tāda eļļa, ko es nezināju, ka man vajag, ka tas mani dziedinās, un jo šī pasaule jau iet pretējā virzienā, nebīsties no vienā, tu esi Dievs, tu esi kungs, tu esi ķēniņš. Bet tas mums galīgi nepalīdz, tik daudz cilvēki ir depresijās, nomāktībās, nospiestībās, nespēja uzņemt Dieva vārdu, jo nav šī Dieva bijība, tas nesavienojas ar sirdi. Tāpēc tas ir kaut kas tāds, uz ko meditēt, jā, tās, uz ko domāt, jā. Cik tu esi liels, cik tu esi varens. Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Jā, kungs, vadi mūs pēc savas taisnības, lai nekāda glūnētāja, lai nekas tāds, kas gribētu mūs paklupināt. Jā, lai tam nav varas, jo mēs vadamies pēc tevis, pēc tava vārda, pēc tavas patiesības. Jā, ka tu dari līdzenu savu ceļu mūsu priekšā, ka tas ir līdzens, lai novāktu visu tādu šķēršļu nevajadzīgi, jā. Tēvs, jā, pasarg mūsu prātus, jā, arī no tādām runām, kas tā kā ir ar mēli, tā kā glaudi, kā rakstīts, bet sirdī tur nav nekādas intereses par mums, tur nav nekādas intereses par mūsu labklāšanos, vai, jā. Jā, tās šām, ka mēs piegriežam uz tev, un ka mūsu prāts ir tiešām uz tevi, un ka neviens cilvēks pasaules nevar ieņemt nekādu, nolikt savu krēsliņu mūsu galvā, un jā, tur apsēsties un vadīt, bet jā, ka tu tajā sēdi, tava patiesība, un paldies, ka caur to mēs varam daudz labāk, daudz vairāk arī mīlēt cilvēkus. Jā, ka mēs varam viņus mīlēt ar tavu sirdi. Tās pasarg arī mūsu rīklis, pasarg mūsu mutes, lai tās nav atvērts kaps, kuras pasludina nāvi, nedzīvību, neizdošanos, bet jā, ka mēs varam pasludināt tavu uzvaru, to, ka tu esi kungs mūsu dzīvēs, un lai tā ir patiesība. Lai tā ir patiešām arī patiesība, nevis kaut kāda proklamācija vienkārši, bet lai tas savienojās ar ticību šis vārds. Jā. Ka tas ir dzīves un ka tā ir patiesība un ka to mēs gribam redzēt un to mēs esam redzējuši un pieredzējuši. Jā, Tēvs, lai mēs redzam tādu taisnīgu iztiesāšanu arī visur mums apkārt. Jā, Tēvs, lūdzu par katru vienu cilvēku, jā, kuram ir šie ievainojumi no šīs netaisnības, no pasaules netaisnības. Jā, kur nav bijuši iztiesāti tās lietas pareizi, un cilvēki ir palikuši ar tādiem ievainojumiem. Tēvs, lūdzu, ka tu parādies, jā, kā šis taisnīgums, kā taisnīgs Dievs, un es lūdzu, ka tu iztiesā tās lietas, kas ir bijušas ļaunas, kas ir netaisnīgas, kas tādas ir, jā, tavu bērnu dzīvēs, jā, darba vietās varbūt, un ģimenēs un draugu vidū. Jā, parādies kā taisnīgs Dievs, lai tā ir kā tāda
kas tāds dziedinājums un ticība nāk, kad ir taisnība un ir patiesība, ir standarts šīs pasaules, un tā ir mīlestība. Iedomājieties, būtu, pasaule bez, šī ir nepilnīga tiesa sistēma, šie ir nepilnīgi policisti un tā, bet viņi kaut kādā veidā atspoguļo tomēr šo tiesiskumu un ka tas ir vajadzīgs šīs pasaules un ir vajadzīga šī aizstāvība. Tēvs, lūdzu, ka tu parādies kā aizstāvis. Bet lai priecājamies visi mēs, kas uz tevi cerējam, mūžīgi, lai mēs gavilējam, jo tu mūs pasargā, lai mēs līksmojamies tevī, kas tavu vārdu mīļojam. Un ko mēs šodien darām? Mīļojam Dieva vārdu, vai ne? Tad, lai mēs arī priecājamies, lai mēs arī līksmojamies. Jo tu, kungs, svētīsi taisno un to pušķos ar žēlastību kā ar bruņām. Jā, man ļoti patīk šis žēlastība kā bruņas. Jā, tās lūdzu, ka tu ietērp katru vienu mums šodien ar savu žēlastību, lai tās ir kā bruņas mums un mēs varam tiešām dzīvot kā brīnumā, mierā un ticībā, cerībā, mīlestībā, priekā. Jo es zinu, ka tas nav tāpat, tas ir brīnums. Un kādreiz es vienīgi varēju ilgoties un skatīties kā uz tādu nereālu sapni, ka tas kādreiz varētu manī atgriezties prieks, tiešām būt miers, tiešām. Tevī, Tēvs, tas ir. Un tās tiešām ir kā bruņas, un ja mums nebūtu šīs bruņas, šīs žēlastības bruņas, mūs pārņemt viss tas garīgais, kas ir apkārt. Jā, tā kā Svētais Gars tiešām lūdzu, ka tu atraisi pateicību, tiešām zināt, ka šis viss ir no žēlastības, ka mēs varam justies labi. Tā ir tāds žēlastība, jā. Tā ir līdzens mūsu spēks šodienā. Jēzus vārdā, āmen. Lai tev skaisti šī sestdiena. Es domāšu kāds iesmielkt arī rakstiņā. Un rītā es nelikšu nekādu vārdu, jo ir svētdiena, un svētdienās ir jāiet uz draudzi un arī jāatpūšas.